Mani sauc Kristīne, esmu Līvānas stikla un amatniecības centra izstāžu kuratore un strādāju šeit jau 3 gadi. Iepriekš es dzīvoju Lielbritānijā, un šī brīnišķīgā brīvības pieredze, ko es iegūtu tur, es esmu atvedusi šejieni. Ar tādu prieku un entuziasmu iemīlējos stiklā, kurš ir mūžīgs un kurš vada gaismu. Un man ļoti patika šī filozofiskā doma, kad īstenībā caur šo stiklu arī manā dzīvē ir ienākusi gaisma. Ārpus sava darba, kad es atgriezos, ļoti daudz mākslinieki vēlējās satikties ar mani. Līdz ar to es ap sevi pulcinu arī tikpat gaišus, radošus cilvēkus un esmu apvienojis viņus skaistā biedrībā Sarkanais akmens, kurš Latgalē, un ne tikai Latgalē, organizē dažādas meistarklases, plenērus. Un šī mākslinieku radošā domu grupa arī veido to gaismu vidē, kurā es dzīvoju. Šobrīd mēs atrodamies Jēkaba Graugbiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolas izstāžnamā, kur manis veidotā biedrība ir izveidojusi brīnišķīgu sadarbību. Un mēs esam atveduši Latgales mūzikas un mākslas vidusskolas tēlnieku darbus, lai parādītu mazajiem māksliniekiem, kas izvēlējušies mākslas ceļu, kā sevi attīstīt un kā savas idejas veidot formā. Tieši arī mana ideja apvienot māksliniekus šeit, gan Latgalē, gan Latvijā, radošus cilvēkus, savas idejas veidot formā. Un ap sevi, kur mēs dzīvojam, veidot to gaismu, radošo vidi, iziet no rāmjiem, būt brīviem un nebaidīties no vistrakākajām idejām, ko varētu realizēt šeit. Un tā ir mūsu nākotne, un tā ir mana pārliecība, ka katrā vietā māksla maina. Un katru no jums es aicinu apstāties šeit Līvānos un ieraudzīt šo brīnišķīgo materiālu stiklu, kas nes sevī gaismu un ienesīs arī jūsu dzīvē gaismu un liks spīdēt. Jā, es pārstāvu Līvānu novada pašvaldību, un ko es varu teikt par Kristīnu Lipkovu? Es domāju, ka mūsu pašvaldībai ir laimējies ar šādu reemigrantu. Kristīna ir arī ļoti, ļoti talantīga darbiniece vienā no pašvaldības iestādēm, kas ir Latgales mākslas un amatniecības centrs. Tātad tā ir vieta, kur attīstās māksla, kur ir radoši, brīvi domājošs kolektīvs, kas arī ir ieguvēji savā komandā, uzņemot šādu aktīvu cilvēku. Un, manuprāt, Kristīnas tā lielākā vērtība, varbūt, ja tā var izteikties, ir tas, ko viņa ir ieguvuši šajā savā pieredzes ceļā, arī dzīvojot 10 gadus Lielbritānijā. Un, manuprāt, ja man viņa būtu jāraksturo, es teiktu, ka viņa ir ļoti drosmīgs cilvēks un ļoti brīvs cilvēks. Un šis te viņas drosmīgais brīvais viedoklis, drosmīgais brīvais domu lidojums, radošais lidojums ir tieši tas, kas ir vajadzīgs. Un tieši to arī iemieso šis cilvēks. Manuprāt, tā ir tāda brīnišķīga kombinācija. Un Līvāniem patiesi ir paveicies, jo Kristīna ir cilvēks, kas mūsu muzejā atbild par nozīmīgiem mākslas procesiem. Un es domāju, ka daudz piekritīs, ka tieši arī viņas ierašanās šeit ir daudzas lietas aktivizējusi. Viņa ir arī ļoti sociāli aktīvs cilvēks, iesaistās dažādos procesos un, kas nav mazsvarīgi, ka nav tikai savā mazajā šajā te novada ekosistēmā, bet viņi darbojas arī visas Latgales mākslas jomā, pulcējot šeit mākslas profesionāļus, izmantojot dažādus kontaktus un dodot pienesumu arī mūsu brīnišķīgai pilsētai.